Tā, 5. uzdevums. 5. uzdevumā arī taisa formu. Arī taisa formu jaunu, insert user form. Pirmām kārtām, ko izdaram, protams, nomainam nosaukumu uz kaut ko loģiskāku. Piemēram, Pitagora teorēma, ja kāds nesaprota, par ko ir runa. Ja? Tātad tas ir pirmais. Un ar to arī pietiek šeit kaut ko darīt. Jā, protams, varat nomainīt user form 1 uz kaut ko, kas jums labāk patīk, vai arī vienkārši dzēst nost. Atgādināšu, ka tas ir ieraksts caption. Dzēšam nost šādi. Ja? Labi. Tālāk, padomāsim, kas mums ir vajadzīgs. Man ir vajadzīgi logi, kuros lietotājs var ievadīt kaut kādas vērtības. Man vajag vienu logu, kurā viņš ieraudzīs rezultātu. Un vēl vajag pogas. Uztaisīsim divas. Viena poga palaidīs aprēķinu, otra poga izslēgs programmu, izslēgs to formu. Labi, tātad logi, kuros lietotājs var kaut ko ievadīt. Saucās tekstbox un izskatās lūk šādi šis te AB ar svītriņu. Ja, un zīmējās šādi, rezultātā jūs iegūstat baltu lodziņu. Mans ieteikums otru logu nevis veidot no jauna, bet paņemt šo te un ar Ctrl+C, Ctrl+V nokopēt. Kāpēc? Jo būs ļoti grūti uzzīmēt tādu pašu izmēru tekstboxu, tāpēc vienkāršāk ir sakopēt. Nākamais. Rezultātam jūs varat lietot to pašu tekstbox logu. Es to nedaru tāpēc, ka lietotājs var pēc tam izdzēst rezultātu tekstbox logā. Man labāk patīk izmantot label objektu, tātad lielais aburts, jo lietotājs nevar neko ar viņu darīt. Viņš vienkārši redz, kas notiek, un nekā iespaidot viņš to nevar. Ja, šādi. Parunāsim par to, ko te var darīt. Ja jums ir aktīvs šis objekts, jūs varat aiziet uz properties lodziņu un paskatīties visu, ko tur var darīt. Un es lūdzu, lai jūs to darītu, redzat, te viss ļoti vienkārši. Back color ir krāsa, tad nomainiet krāsu, pieliekat klāt kādu līniju, rāmīti. Tas arī ir gan skaisti, gan noderīgi. Kāpēc? Jo, ja rāmīši nebūtu redzama, kur sākas viena lieta, beidzas otra, viss sapulstu vienā. Vēl, ko te var izdarīt, protams, ir font rindiņa, kura ļauj izvēlēties burta izmēru lielāku. Vēl ir ļoti svarīga lietņa text align rindiņa, kas ļauj izvēlēties izlīdzinājumu. Mēs paņemsim centru, redzēt šādi. Un vēl, lai nebūtu pārpratumu, es domāju, ka vajadzētu izdzēst ierakstu label 1, lai tur nekā nebūtu, tad atkal atrodam caption un no turienes dzēšam nost label 1. Te, lūk, šādi sanāk. Ja, ļoti skaisti. Nu, un pēdējais ir divas pogas. Pogas saucās command button, izskatās šādi. Ja, tātad uzreiz, viņas visbiežāk ir uzreiz zem AB ar svītriņu. Nospiežam, uzzīmējam vienu pogu, ja, un Ctrl+C, Ctrl+V ieliekam otru pogu. Šādi. Ja. Un arī var nomainīt tekstu virsū. Viena poga sauksies start, un otra, piemēram, sauksies beigt. Lūk tā. Ja. Uzzīmēt formu nav sarežģīti. Visi ir ļoti saprotami, un šeit kreisajā malā jums ir pieejama properties loks, kurš visu var labot. Lai programmētu, ir mazliet jāpadomā. Pirmām kārtām, vai jūs zinat, kā saucās šīs loks? Kā jūs varat adresēties uz tieši šo logu? Šo logu sauc par textbox 1. Kā es to zinu? Es esmu izvēlējies šo objektu, un properties logā pati pirmā rindiņa man pasaka, ka viņu sauc textbox 1. Mans ieteikums, protams, ir nomainīt nosaukumu uz kaut ko, kas jums liekas sakarīgāks. Tad, ja es šeit plānoju ievietot katetes garumus, tad kāpēc gan neuzrakstītu, ka tur ir katete 1 nosaukums.
Un šim logam ir nosaukums kāds? KTT2. Pilnīgi pareizi. Tālāk, šīs loks, kurā būs rezultāts, kā mēs viņu nosauksim? Vai nu rezultāts, vai nu hipotenūza, vai nu loks ar rezultātu. Man ir vienalga. Ja? Tātad šeit mēs rakstam kaut kādu jums saprotamo nosaukumu. Manā gadījumā tur būs rakstīts hip. Vēl tie paši likumi nosaukumiem. Ja? Cipars nevar būt pirmais, nevar būt divainu simbolu, nevar būt atstarpi. Nu, un divas pogas, vienu pogu nosauksim start, otru pogu nosauksim beigt. Gatavs. Ok, labi. Kā tiek programmētas darbības? Ja jūs gribat, lai podziņa start kaut ko darītu, nospiežat uz viņu divas reizes, un jūs iegūstat lapu ar kodu, kas tiek domāts tieši šai pogai. Redziet, kas tur ir rakstīts? Private sub start click. Tad nospiežot start pogu, pildi šo programmiņu. Un ko mēs gribam, lai šī programmiņa dara? Ko mēs gribam, lai dara poga start? Mēs gribam, lai lodziņā hip tiek parādīts rezultāts, ko arī pilnīgi vienkārši rakstam. Hip ir vienāds ar Pitagora teorēmu. Kā izskatās Pitagora teorēmu? Kurš atcerās? Kvadrāts sakne no katras kvadrāta summas. Pilnīgi pareizi. Kādā būtu kvadrāts sakne Visual Basicā, kurš zina? Pakāpe 0,5, ja jūs neko nezināt. Pretējā gadījumā ir funkcija SQR bez T beigās. Ja? Es lietošu pakāpi. Tātad rakstam KTT1, pakāpē 2 plus KTT2, pakāpē 2. Lūk tā, Pitagora teorēma ir uzrakstīta. Es izmantoju tos nosaukumus, kas man ir maniem logiem. Hip ir rezultāts, KTT1 ir pirmais lodziņš, KTT2 ir otrais lodziņš. Lūk šādi. Labi, atgriezīsimies pie mūsu formas. Kā to izdarīt? Nospiežam divas reizes uz mūsu formas tekstiņa. Šeit pie mapītē formas parādās. Programmēsim pogu beigt. Atkal divas reizes spiežam virsū. Excels uztaisa speciālu rindiņu. Beigt klikt, ko darīt. Un šeit mēs gribam uzprogrammēt darbību, kad es nospiežu, forma pazūd. Kā to dara? Ļoti vienkārši. Lūk šāds teksts. Izslēdz mani. Un tas ir viss. Viņš perfekti sapratīs, ko jūs gribat. Unload me, viss gatavs. Tātad, formu esam uztaisījuši, pogas esam uzprogrammējuši. Kas palika? Pirms tam. Pirms rezultātu vēl. Forma nav redzama. Viņa ir, mēs viņu uzzīmējam, mēs viņu uztaisījam, bet Excel viņu dabūt nevar. Vajag uztaisīt tiltu. Paldies. Vajag uztaisīt tiltu. Tāda pati programmiņa. Atkal klišņam uz mūsu moduli un rakstam līdzīgu programmiņu sub parādi Pitagors. Un šeit ir pteor.show. Nu, manā gadījumā pteor.show. Tātad formas nosaukums .show. Un viss. Vairs nekas nav vajadzīgs. Jūs varat tagad pārbaudīt, atvērt Exceli un šeit izsaukt programmiņu parādi Pitagors. Parādās forma. Jūs sarakstat kontrolu skaitlīšus, piemēram, 3 un 4. Rezultāts ir 5, ja, un ja mēs nospiežam podziņu beigt, forma pazūd. Ja. Lūk šādi tās arī tiek darīts.